un tieši jaunie projekti varētu būt tie, kur šī aktivitāte arī nedaudz bija pietrūkusi un tiešām samazinājusies būtiski laikā, kad Eiribors bija augstos līmeņos, kad starpbanku likmes bija augstas. Un tad Eiriboram pakāpeniski samazinoties, tad atguvās jauno projektu finansēšana un pieauga arī lielāko summu skaits, kas ir virs 100, virs 150 tūkstoši, tieši tās, kas bija krietni samazinājušās augsto likmi periodā. Tā kā 24. 25. gads veiksmīgi, apjomi relatīvi tiešām lielāki, un 26. gads uzsākās, es teikšu, ar līdzīgu arī tādu tendenci. Šobrīd gan nedaudz ir vairākas tādi pretvēji radušies saistībā ar ģeopolitiku. Viens no tiem ir šobrīd atkal Eiribors, kas ir nonācis zem lupas. Ja viņš samazinājās, tas samazinājās līdz 2%, tad tagad nedaudz saistībā ar naftas cenu kāpumu ir pieaudzis līdz 2,5%, lai gan Eiropas centrālā banka pagaidām likmes vēl nav mainījusi. Līdz ar to tāda liela pamata uzskatīt, ka tas katru mirkli paaugstināsies, pagaidām nav. Līdz ar to joprojām saglabājam tāds optimistisks un pozitīvs tendences arī šim gadam, ar nosacījumiem, ja ģeopolitika uzlabojās vai arī nepasliktinās katrā gadījumā. Jo labā ziņa, ka cilvēkiem interese par mājokli ir, pieteikumu skaits mums principā samazinājies ir relatīvi maz vai pat necik, salīdzinot ar kaut kādiem pēdējām nedēļām. Tā ka gads arī ir uzsācies ar gan lielu pircēju interesi.